Kad ar pirmo katrs nesanāk, tad ir jāpārfilmē. Čau, Andri. Pagaid, ne diviem telefoniem. Es teicu, saskriešos ar seis. Es pirmais ierunāšu, jā. Nu tā, vispār, čau. Tā, pagād cimdu. Ar cimdu nav labi. Čau, kungs. Čau. Kā jau es teicu jums, kungi dāmas, nenospēd ierakstīt. Tāds gudrinieks. Tā gadās ir jau sezonas sākums, zin kā, un uztraukums. Aizmirst nospied podziņu. Nospiest ierakstīt. Sākam visu no jauna. Un jā, šitais čalis tereizē vienreiz arī moto pasākumā iedeva GoProšku un nenofilmē. Bet labi, sāk no jauna. Tā kā jūs mums iepriekš teicu, brauc uz Sēsiņu, satikt Andri. -7. Tie nav grādi. Tā ir atlaid degvielai, jo motociklisti, augstums motociklistiem netraucē. Nu, vienīgi tehniskas problēmas nedaudz. Pēc ziemas kaut kā negribu īsti darboties mans baltais gulbis. Šitam vismaz var ielikt kaut kur atslēdziņas, vai ne? Kopā ar Ēriku šodien mēs atklājām moto sezonu. 3. marts. 3. marts. Kā tu pildi? Es Kāp nost un... tieši tā padās, man liekas. No šitā vismaz esmu dzirdējis, ka ir vajag. Tas saucās lēti braukt. Mocīts ir nomazgāts, sezonai sagatavots, vai ne? Savējo es nemazgāju, tāpēc, ka es braukšu mājām, būs baigie dubļi. Un man viņš arī būs netīrs. Mazgāšu mājās. Kā YouTuberi svētdienās izklaidējies. Filmē kontentu priekš jums, tieši priekš jums, tā kā nenokavēs. Aizēju paskaties, ko Ēriks labu safilmējis. Arī manējos video, protams, paskatīt.